esmu sajūsmā par šo piedāvāto personības akadēmijas sporta skolotājiem, jo šī ir izaugsmē mums, ko mēs varam arī tālāk nodot saviem bērniem, jauniešiem, jo, ja ir pozitīvs pedagogs priekšā, tad arī to enerģiju mēs varam nodot arī pārējiem. Man ļoti patīk pirmā diena. Tā jautrība, kā mēs iepazināmies, metodes, kā mēs varam tos bērnus interesēt stundu sākumā būt nostāties ar spēlēm, ar rotaļām. Bija arī, protams, zināšanas, kas savukārt vairāk noderēja mums kā personībām, jo vēl tika arī runāts par to, ka sporta skolotājs ļoti bieži ir arī daudzos bērnos šī autoritāte, kas var vairāk viņu veicināt kustēties, varbūt kaut kādā brīdī bišķi vairāk arī uzklausīt kaut ko, dzirdēt. Līdz ar to es domāju, ka tas bija noderīgi gan kā individam, kā personībai, gan mūsu specialitātei, sporta skolotājiem, un savukārt arī, protams, tās savdabīgā pieredzes apmaiņa ar citiem kolēģiem, savukārt no citām skolām, no citām Latvijas vietām. Šis pasākums domāts tiešām vairāk akcentēts uz skolotājiem. Tas tiešām ir pārdomāts visās jomās par visu, gan psiholoģiski, gan teorētiski, gan noderīgas lietas. Un tas viss ir tiešām, lai skolotājs ikdienas darbā justos drošāks, zinošāks. Tas tiešām ir skolotāja pasākums. 3 dienu garumā, ko tu gūsti, tās emocijas, to kolēģu uzlādēšanos, tas īstenībā ir jāizbaud katram sporta skolotājam. Domāju, ka mēs esam to pelnījuši.